Čau, Reini. Klausies, atceries pēc gadiem 3 braucām Jēkabpilī ar to tavu mašīnu, ko tu vinnēji Eiropas čempionātu? Tagad beigās, jā, tāds notikums ir palicis atmiņā. No, klausies, skaidrs, ka tu man salika to mašīnu, bet es tagad izdomāju, ka mēs varētu tikties neintrālos ūdeņos tādā vidē, kur tu neesi, tāds stipri vairāk praksē bijis. Būs Eiropas čempionāts ātrumlaivām, un tu taču neizbrauc ar ātrumlaivām. Nē, nekad braucu. Un tā būs godīga cīņa. Čaļi mums ir mieru iedot laivu, un tiekamies pie ūdeņiem, izgāžam ar laivu. Esam mieru? Čakas pārējā būtu kaut kur jauna. Jā, pilnīgi cits pātrinājums un pilnīgi cits segums. Vienmēr slapjā gonga. Mēs ar Reini jau sen esam sacentušies gan ar viņa S1600 Eiropas čempionāta mašīnu, ar kur viņš izcīnīja čempionu titulu, gan pagājušos Ziemassvētkos gāzuši ar R5 rallija Škodu biķerniekos. Es neko nejēdzu no ātrumlaivām un nekad neesmu ar tādu braucis. Reinis, viņš ātri pārvietojas tikai pa savu zemi. Laivu sportisti ir mums apsolījuši savu sporta tehniku un arī kādu nelielu instruktāžu pirms brauciena. Tas izstāsta kaut kas šausmīgi aizdomīgs. Ar to tiešām var pabraukt? Pabraukt var, viennozīmīgi. Stūri ir un gāzes ir arī. Bet stūrē kaut kas tāds tā kā no jahtas, kaut kas troses, trīši, tas tā kā grotbomi varētu grozīt, nevis brauktu to. Ja mēs liktu kaut kādu hidroliku, tas būtu liekas svars. Bet te ir jābrauc, cik es nobraucu uz vēdera guļot, ja? Uz vēdera. Galva uz priekšu. Tas galīgi nav pierasts. Vispār, kājas aiz muguras galva priekšā, kur tad tu mašīnā tā var iekāpt? Gribētos vēl piebilst, kad arī uztvere braucot uz vēderi ir mazliet savādāka nekā sēžot. Bet labi, es tagad apguļu uz vēderi. Te es ielaužu krūšku uz šito kastas. Precīzi. Un ko es ar kājām daru? Ar kājām te ir viens pedālis, otrs pedālis. Šis pedālis atbild par dzinēju augstuma regulēšanu. Mums ar tas trūklas augstuma, pašu dzinēju. Gājiens ir 3 centimetri. Lielā ātrumā braucot apkārt bojai, lai izbēgtu no tā, kad viņš pa viļņiem rodās kavitācija un dibens aizskrien pa priekšu, mēs dzinēju palaižam lejā, samazinot to risku līdz minimumam. Otra lieta, tad, kad mēs esam jau izejā no līkuma, šis ir 2-taktu dzinējs, maksimāli apgriezieni viņam ir aptuveni 13,500. Tā kā kartinga. Un lai viņš mazāk, kā 500 mazāk. Un lai viņš fiksi uzgrieztos, mēs ar otru pedāli atbīdam trubas, līdz ar ko cilindrā rodas, varētu teikt, caurvējš, un viņš ļoti ātri sasniedz maksimālos apgriezienus. Un tad mēs lēnītiem pavelkam viņu atpakaļ un ļoti ātri sasniedzam atkal maksimālo. Kad tu guļot uz vēdera ar labo kāju, taisīs caurvēju, ar kreiso tu spiedīs uz leju to strūklu un gūst. Viss es jau aizmirstu. Es domāju, ka abi divi tiks kustināti reizē. Cik tas motors liels un cik viņam jauda? 350 kubikcentimetri. Guļošās klases, viņas visas, teiksim tā, sākās ar O. Sākot no O125 dzinējs tiek darbināts ar metanolu. Tas nozīmē, ka šis motors ir visjaudīgākais, kur cilvēki guļ iekšā, nevis sēž. Faktiski baidos apgalvot 100%, bet šī noteikti ir viena no ātrākajām laivu klasēm pasaulē, kur cilvēks brauc laivā bez drošības kokpita. Guļ bez drošības. Kāpēc nav tas drošības kokpits? Tu pats izkrīt ārā vienkārši. Vienkāršāk. Katapults. Vieglāks. Iešu mājā, lai tā laiva brauc. Visas ziepes sākas ar to, ka viņš galvenokārt dzesējās ar metanolu. Tu viņu var viegli pārkarstēt? Momentā 5-6 sekundes un virzulī caurums. Kas jādara, lai tā nenotika? No kā viņš pārkarst? Jāliek treknāks. Jāliek treknāks viens. Aiz bojas ir maksimāli. Ir jāpastrādā ar pedāli, lai viņš maksimāli ātri sasniedz maksimālos apgriezienus. Jo tad, kad viņš ieskrienās lēnu, viņam ir vājš maisījums. Tad viņš arī karst. Un viņu nedrīkst braukt pusgāzīti. Vai nu ručku pilnībā ciet, vai arī pilnībā nospiest. Lēni pabraukt nesanāks. Jūs pabrauksiet tā, kā jūs pabrauksiet, un to maksimumu, laikapstākļi šodien atļauj. Man jau nepatīk. Laikapstākļi šodien atļauj, jūs varētu arī pabraukt ātrāk, bet to mēs redzēsim uz ūdens. Bet kā ir jāuzmanās ar šito braucienu? Ko es tev varu nebrauc lēnām. Šodien laikapstākļi ir tādi, ka jūs noteikti varat arī pagrozīt mazliet, nav tik traki. Bet tikko tā jātur ručkā. Jā, bez šaubām. Dienā noslēpums, cik maksā tāds izdedz virzurs? Vai izdedz virzurs vai remonts pēc tam, tā, lai zina, ar ko reiķināties. Patiesībā, tad, kad mēs viņu mainījām jau 3. reizi, es zvanīju ražotājiem un es teicu, superīga lieta. Ir jāatskruvē 4 uzgriežņi, jānoņem izpūtējs,
Ok, un viņam virzulis. Tas aizņem faktiski, ja ļoti labi kustās, tad pa 15 minūtēm tu atkal vari braukt. Pilnīgi mierīgi. Un viņu noteikti... Cik jums ir virzuļu līdzi? Mums abiem biedri. Nu, kāds pārīts ir. Kur tā gāze vispār? Kreisajā pusē. Vēl labāk gāze kreisē. Es tev visu pastāstīšu. Ļaujiet reini. Klausies, reini stāst. Loķīts, ja? Vai nu šitāds stāvoklis, vai nu šitāds. Pa vidu nevar. Jā. Sādāk pārkarsēs. Jā. Un negriezīsies. Un kas tas pa puļķīt ir? Tas launch controls. Noteikti! Ot, kas nu te nav, tas nu te nav. Reini, klausies, ja tas atgādināja kartīņu, šis atgādina leģendu, ne? Jā, īstenībā. Maču motors un bišķi lielāks par kartīņu. Tad izmēri drusku lielāki. Pašai laivai. Šits jau arī radies no historija klases. Ja? Jā, Vācijā. Un līdz ar to tie vecie ierobežojumi palikuši, ka jābūt ir karburatoriem, minimums 10 gadi motoram. Lai nav dārgi. It kā, bet sanāk dārgāk. Tā kā dzintara Volgā neiet ātri, bet sanāk dārgāk. Jā, viss skrūmē līdz pēdējiem un tad... Tad jābūt ir moču motoram, vismaz 10 gadu ražošanai. Jābūt ir... Tilpumam? Jā, līdz 1000 kubikcentimetriem, jebkurš motors. Cik ilgi ir resursus motoram? Cik ilgi ar viņu neiztiekot var izbraukt? Sezonu brīvi. Griežot uz visu maksimālo, lai varētu uzvarēt? Iepriekšējais 3 sezonas nogāja. Tāpēc es esmu... Pat nevarot vaļā? Nē, nu varot. Katru ziemu vaļā, jā, bet bez problēmām. Un degviela? Tankā var nopirkt, jo jāmeklē, kas aptiekās. Mums ir tā, kad ierodoties uz Eiropas posmu, iedod adresi, kurā benzīna tankā ir jānopērk degviela. Tu tur aizbrauc, un kuru viņi ir izdomājuši, to tev ir jāpērk. Vai tas tur ir 102, 95, vienalga. Tas motoru neko nemaina? Nu, maina, bet visiem vienādi noteikti. Cik gados tu esi dabūjis to 3-1 čempionu titulu? Tas ir visu mūžu jābrauc. Sāku 78. gadā. Sāku braukt. Tu spēļ dzirdēs tādu gadu, Reini? Tad teiks nebija. Tā teiks bija maziņš. Vēsturi, kad mācīja 5. klasē, tad rakstīja. Pa Brežņevu laikiem kaut kā māc. Tu jau tad brauci laivām. Tad sāku braukt, jā. Tēvs bija vecmeistars, PSRS izlasē brauc arī PSRS čempis un Latvijas čempis, arī nezinu, cik reizi. Arī vismaz tikpat laikam. Nekas cits tev neatlika. Jā. Tā kā Rēnim tas pats, viņam arī te aizbrauc autokrosā, visapsies, kur viņš tagad ir. Protams. Jā, nekur tālu mēs ticis, pie motoriem. Tēvs arī iemācīja laivas būvēt bērnībā. Tā es arī turpinu to lietu. Bet tu, kā tev tēvs mācīja, tie materiāli palikuši tie paši, kas taisnība? Vai arī kā ir attīstījies tas viss? Ir, protams, mainījies. Tagad jau populāri tās kompozīta lietas, bet sakarā ar to, kad veselība netver tās ķīmijas, tad šeit ir tikai drošības kapsula no kevlāra. Pārējais ir sarkankoks. Šī tas ir no koka? Jā, visi no koka. Zolīta kumūda, ne? Kur šitam prieks lielāks motors, lēnāk iet, kur labums? Kur golka? Tur sēdēt. Brauc kā cilvēks, apskatāmies kā tur ir. Šim atgādina Čehu lunoparku bērnību. Tur tādās klūbiņās ielika un rau karuseļos. Un siksnu arī nav 5 punktu, piemēram? Šobrīd nav, jo... Vispār jābūt siksnām tur? Nav obligāti. Un kas notiek, ja tā laiva apgāžās, tu paliec iekšā? Diez vai? Nu, parasti jau izlido ārā kā korķis. Iepriekšējās 30 reizes izlidojis ārā. 30 reizes. Ļoti labi. Un kas ir tas pa pedāli? Gāze? Gāze, jā. Šitas ir līdzīgāk. Viss vienā. Gāze, bremze, viss vienā. Šitas varētu būt saprotamāks, ne? Šitas tev jā. Jāsāk ar šito domā. Viņš tāds tuvāks mašīnai tomēr. Pat spoguļi ir apsteidzi. Normāli. Bārtačoks varbūt pat kaut kur ir. Aptieciņi, jā. Ai, uz ko es esmu parakstījies? Labi, sakiet, kad var, tad es arī sākšu. Ārprāts, tas ir kaut kas šausmīgs. Es domāju, ka pilnīgi labi saprotu, kā šobrīd Reinis jūtās, jo tev ir izsniegts aparāts, ar kur tu nemāk braukt, jo tu nekad neesi braucis. Un ar to pa ūdeni var braukt 2 reizes ātrāk nekā šajā valstī vispār atļaus braukt pa asfaltu.
Un ūdens, lai arī izstāst daudz maz līdzens, tik un tā ir sasodīta bailīga padarīšana. Pirmais līkums. Es nedomāju, ka Reinis tagad atcerās, kas bija jādara līkumā, bet it kā runāja, ka nedrīkstot atlaist gāzi un kaut kā ir jāgriež stūra. Nu, taisni, mēs visi mākam braukt ātri, bet ko darīt, ja kaut kas mainās, ja kaut kas sašūpojas vai pagriežās, kā to visu kontrolēt, nav skaidrs. Tā laivīga stridur tā nav nekāda konkurenta laiva, tajā vienkārši sēž operators, par to neuztraucieties un aiziet nākamais aplistājai un nedaudz lielāks ātrums. Labi, ka tā upe ir līdzena, daudz lielāka viļņa ir tagad sacensības, bet izskatās, ka profesionāļiem patīk. Viņi aplaudē, pat nesmējās. Nu kā ir? Nu tā, nu savādāk pavisam kā. Bet tu mēģināji atrast kaut kādu pēdējo vietu, kur bremzēt, mēģināji līkumu ātrāk sāk gāzi doties, Man liekas, ka nē. Izrājies. Nu tā, nu vispār, uz priekšu pabraukt. Neskatījies vēl ātrāk vai kur ilgāk taisnē. Vienkārši laime tāpatās. Nu ir laime, jā. Nu laime, bet vairāk bailes, lai nekas tur neapgāžās sākumā. Ej uz Gonkā vēl 20 tādas laivas. Tad nebūs tā kā viena filmētāja laiva. Tā jau vispār ir. Tad ir slikti. Klausi, bet ja tagad būs tas Eiropas čempis tepatās, vai ne? Tepat Daugavā, tepat mājās. Braukt to kādu šādu laivu Gonkā? Nu tā, masveidībai. Pa vairākiem apļiem aiz visiem? Jā. Nē. Kur es šito būtu dzirdējis? Nē, bet tāpat grūti pastāstīt. Tajā līkumā labāk saķer bija karstā. Labi, nesaķer. Labāk griežās. Ja? Jo gludāks ūdens, jo sliktāk brauks. Labi, ņem vesti un brauc. Šitas bija labs nobeigums. Jā, mēs tam ar rokām vicināsies. Reinim sanāca. Es nedrīkst krist kaunā. Ja jau Reinis saprat, kas ir jādara šo jocīgu aparātu, nu man taču ar kaut kā ir jātiek galā. Kas te bija jādara? Ko tas instruktors teica? Andrei, kāds ir ātrums, nekāda spidometri jau tur nav, es neko nesaprotu, bet ir diezgan labi. Rūts tik šausmīgi, es nebiju iedomājies, ka kaut kas var tik ārprātīgi rēkt. Pēdējo reizi tā auss sāpēja tikai atceroties Eiropas čempionātu dragreisā, kas notika Zviedrijā. Tur stāvot starp mašīnām bez ausu aizlikņiem nebija iespējams izturēt. Šeit es labprāt būtu palūdzu, lai man kāds iebāž ausīs kaut kāds klusinātājus. Nenormāli jauda, nekādas saprašanas, bet nu, darām ko liek un kaunā palikt nedrīkst. Tā ir Ellis mašīna. Visi tie sēdošie ūdens motocikli var iet gulēt. Vai, kāds šitā skaņa. Es nezinu. Nu, a leģendi traka skaņa. A to B bagiju ir traka skaņa, bet šitas uz ūdens skan vēl labāk, un cik viņš stūrējās, neko nevar saprast pirmā brīdī. Brīnumains aparāts. Izbraucot šo aparātu, pārņem zināms atvieglojums. Esam godam tikuši galā, viss ir kārtībā, malā tikām, bet tagad sāksies pats trakākais. Pilnīgi slims aparāts. Jāguļ uz vēdera, gāze tikai pilna, un mēs neprotam ar to braukt. Bet par to nākamajā raidījumā.